Jūrmalā, kā jau Viktorīnā pareizi noskaidrojās, klīvos 5 no šiem 19 zilajiem karogiem. Un tas vienlaikus ir izcils sasniegums, jo tas ir faktiski tieši tikpat, cik Lietuva un Igaunija iespējas kopā, bet tas, protams, arī ir pieckāršs darbs. Un tādēļ droši vien, ka labākais, ko varētu novēlēt no Vides izglītības fonda puses, no Zilā karoga kampaņas un arī no Zilā karoga nacionālās žūrijas, ir, lai šis darbs, kas jāiegulda, sagādā prieku un nesagādā problēmas, un lai mēs atceramies, ka šis ir kopīgs darbs, ne tikai apsaimniekotāja vai pašvaldības darbs, bet katra mūsu iesaistīšanās un līdzatbildības uzņemšanās par to, lai mēs pludmali aiz sevīm atstājam sezonas laiku atpūšoties, vismaz tādā pašā kārtībā, ja ne labākā, kā atnākot uz viņu. Jauku vasaru, saulainas dienas un patīkamu šo dienu. Paldies, 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 paldies. Nu, laiks ir atklāt 5 brīnišķīgas zilā karoga pludmales. Es aicinu uz mazā skatuves Gatu Trūksni ar aplausiem. Šodien droši varēs atklāt sezonu. Viss gatavi sezonai? Jā, nu par zilo karogu liels prieks, ka mums ir veseli 5 šogad zilie karogi. Tas ir 3. daļa no visiem Latvijā. Un nākamgad centīsimies, lai mums ir vēl viens zilais karogs klāt Kauguru pludmalē. Paldies! Ar aplausiem un ovācijām! – 1936. gadā atklāja vietu, kuras Jūrmala vispār nav iedomāta. Dzintara koncerta zāle. Pagāja vairāk gadi, un beidzot mēs sapratām, ka mums vajag darīt to pa jaunu. Un šogad tā ir atkal vērusi savas durvis, visā savā krāšņumā, labāka, jaunāka un skaistāka. Ticiet man, Jūrmala noteikti būs tā vieta, kur asociēs ar Dzintara koncerta zāli, un šeit brauks lieli un mazi mākslinieki. Un, protams, Jūrmala nekad nav iedomāta bez vienas brīnišķīgas balss, un šī balss pieder Inesei Galantei. Ar aplausiem! Ines, jums arī savs karogs. Mīļie, labie jūrmalnieki, rīdzinieki, tā ir ļoti nozīmīga diena. Žēl, ka saulīte nespīd un nestāv mums klāt, bet ar visu to es domāju, ka mēs visi esam tik gandarīti, var redzēt jūru kā šalts priedes. Tie ir tādi svētki, un mums visiem priekšā vēl vesela vasara, kur varēs dzirdēt fantastiskus priekšnesumus uz mūsu slavenās skatuves, par ko es esmu ļoti, ļoti lepna. Es izbraukāju visu pasauli, bet jāsaka, ka tādi mākslinieki, kādi ir pie mums, mēs varam būt ļoti, ļoti gandarīti. Es gribu pateikties mūsu mērām Trukšņa kungam, visām tiem, kas strādā mērijā un uztur mūsu Jūrmalu tādu, kāda viņi ir šodien, dara tik daudz, lai viņi būtu vēl krāšņāka, vēl spožāka. Paldies viņiem, ka viņi atbalsta mūsu kultūru, ka viņi ir vienmēr mums blakus īstie draugi un arī palīdz attīstīt mūsu jaunus talantus.
tik daudz talantīgi jaunieši kā pie mums. Es domāju, ka Latvija var būt ar to ļoti, ļoti lepna. Es no savas puses daru visu, ko varu ar savu fondu un es domāju, ar savu festivālu Summertime aicina Inese Galante. Tātad visus mēs gaidām visu vasaru, lai zāles būtu pārpildītas, pilnas ar gandarītu publiku. Nāciet, būs skaisti. Paldies! Paldies, aplausāk Galants kundzei! Jūrmala iedomājumi bez sporta. Piekritīsiet? Skat, cik komandas man nācās uzskaitīt gājienā. Hokejs, volejbols, autosports, motosports, laivu sports. Un, protams, arī viens no aizrautīgākajiem, kaislīgākajiem sporta veidiem, kuram Jūrmalas smiltis ir ļoti piemērots. Par to liecina kaut vai no jums pa labi, no manis pa kreisi, milzīgais pludmales volejbola stadions, kur šobrīd notiek Eiropas čempionāts, un šodien uzvaru izcīnīja neviens cits kā, manuprāt, Jūrmalas lepnums Aleksandrs Samailovs. Labdien, Jūrmala! Pludmales volejbolistu sezonu atklāja jau aprīlī, tāpēc es gribētu visu aicināt šodien ceturtdaļu fināla spēli 6. pret otru Latvijas duetu un visu laiku aicināt, jūsu atbalsts ir vajadzīgs. Un apsveic visu ar sezonas atklāšanu. Visi atcerās, cikos bija ceturtdaļu fināls. Paldies! Paldies Aleksandram Samailovam, bet kā nākamo karogas aicinu pacelt nevienu citu kā zilā karogas certifikātu piešķiršanas koordinātoru Jānu Ulmi. Vēlreiz, Jānis, sveiks! Sveiki! Paldies! Otrai uzrunai man nepietika daudz laika, jo arī es kopš vakardienas pusdienlaika esmu pieplacis pie tālrādes, skatoties volejbolu. Tikai īsi paldies par Jaunķemeru karoga uzvilkšanas iespēju, jo šī ir vieta, kas ir ļoti tuvs pie sirds gan man, gan zilā karoga kampaņai, jo tā ir tāda vieta, kur var jebkurā mirklī 10 minūšu laikā aizmukt no visas tās kņādas, kas mums kā latviešiem varbūt nevienmēr un ne katru dienu patīk, un būt divatā ar jūru, priedēm, smiltīm un klusumu. Paldies! Paldies, Jāni! Piekritīsiet, jūrmalnieki, ka mēs lepojamies ar ikviena jūrmalnieka panākumiem. Tālumā, tepat uz vietas, tepat Latvijā, bet jo īpaši mēs priecājamies par jaunajiem. Piekritīsiet, vai ne? Viņi ar mākslu nodarbojas jau no 5 gadu vecuma.
bet jau tagad ir dabūjis atzinības vairākos mākslas festivālos un nu pat arī Latvijas kultūras ministrijas atzinības rakstu. Ļaujiet mums iepazīstināt jūs ar brīnišķīgu jauno mākslinieci Sofiju Vorheli. Sofija, ar aplausiem Sofijai! Sofija, tagad arī tev ir sava pludmale. Sofija, pāris iedvesmas vārdus. Sveiki, Jūrmala! Šodien es esmu ļoti laimīga un priecīga, un es novēlu Jūrmalai daudz saules, prieku un laimi. Lai dzīvo Jūrmala! Lai sirsnīgi aplausi Sofija. Sofija, lūdzu arī tavu pludmali. Paldies! Es aicinu jūs palikt uz vietas mums. Es aicinu arī jūsu palīdzību. Mums vajadzēs uzskaitīt skaistu fotografiju, kuru visticamāk apceļos ne tikai visu Latviju, bet arī visu pasauli. Tagad fotogrāfiju jūs nobildējāt viņus no priekša skaisti, jā? Ļoti labi.